Cik daudz tu zini par Aleksandru Bartaševiču? Tā pa īstam. Piemēram, to, kā viņš Saeimā cīnījās par čekistiem, vai kā viņš maina partijas, bet pārliecību nē, kā viņš nokļuva pie varas Rēzeknē un kā viņa ģimene un viņš pats kļuva arvien turīgāk, kamēr pilsēta stūrēja pretī bankrotam. Nezini? Tad labvakar, mazais draudziņ. Laiks vakara pasaciņai. Tiesa gan pēc šīs pasaciņas būs pagrūti aizmigt. 5 lietas, kuras tu noteikti neatradīsi Bartaševiča priekšvēlēšanu bukletā. Bartaševiča stāstu varētu sākt kā tautas pasaku. Vienam tēvam bija 2 dēli. Tēvs Anatolijs Bartaševičs bija augstākās padomes deputāts. Šoreiz gan mēs koncentrēsimies tikai uz vecāko dēlu, Aleksandru. No tēva viņš ir mantojis mīlestību pret politiku. Lai gan sākotnēji izmācījās par inženieru būvnieku, tomēr 28 gadu vecumā no tēva pārstāvētā politiskā spēka līdztiesība tika ievēlēts Saeimā. 1993. gads un jaunais censonis Aleksandrs Bartaševičs tiek ievēlēts pirmajā Saeimas sasaukumā pēc neatkarības atgūšanas. Līdztiesību, no kuras viņš tika parlamentā, vadīja neviens cits kā Tatjana Ždanoka, bet nenovirzīsimies no tēmas. Tātad Aleksandrs ir ticis starp 100 gudrajām galvām un pavadījis tur labu laika brīdi. 4 sasaukums, jeb 13 gadus. Šogad laikā viņš nomaina 4 partijas, tiesa gan ideoloģija tām visām ir vienāda. Tā teikt, Aleksandrs maina partijas, bet pārliecību ne. Kāda ir šī pārliecība? Daži darbi runā skaļāk par vārdiem. Aleksandrs vāca parakstus, lai labotu viņuprāt netaisnību, ka bijušie VDK darbinieki nedrīkst ieņemt augstus amatus. Tāpat cīnījās par mācību saglabāšanu krievu valodā un devās uz Satversmes tiesu, lai cīnītos par nepilsoņu iespējām piedalīties vēlēšanās. Visticamāk gan to visu viņam piespieda darīt. Es saku piespieda, jo nevar būt, ka Aleksandrs būtu darbojies pret Latvijas valsts interesēm. Citādāk būtu absurdi, ka 98. gadā viņš kļuva par Saeimas sekretāru biedru. Tātad sēdēja šite. Starp citu, tolaik presē lasāms, ka viņš savu CV Saeimā iesniedzis krievu valodā. Tiesa gan pēc tam to dikti nožēlojas. Slikti, ka tā sanāca, un es tikai varu izteikt nožēlu par to. Iemesls ir steigšanās. Visiem vajadzēja man biogrāfiju, un kāda bija, tādu arī frakcija iedeva. Re kā gadījās. Gadījās tā kā gadījās. Devītajā Saeimā Bartaševiču neievēl. Eiroparlamentā arī ne. Bet pēc lielās strādāšanas Saeimā tēva dēlam vajag atpūtu, tāpēc pāris gadus nav manāms lielajā politikā, bet tad atgriežas kā neapturams spēks un ierodas savas dzimtās Rēzeknes domē. TikTok, zini ko? Bartaševičs ir klāt. Izmainīsim lietas. 2009. gadā Bartaševičs ievēl pašvaldībā un viņš kļūst par priekšsēdētāju. Jā, pie varas viņš tur bija 14 gadus. Starp citu, pirms tam domē strādāja arī viņa brālis Mihails, bet tad pilnā slodzē pievērsās betonam un celtniecībai. Bet ģimene turējās kopā. Vienam brālim vara pilsētā, otram pilsētas celtniecības iepirkumi. Sijā Latgālija un Latgales būve, kas pieder Bartaševiča brālim un sievai, burtiski uzcēla Rēzekni. Neticat? Skatieties paši. Šis ir dokuments, ko mēs izprasījām domē. Saraksts ar līgumiem, ko Rēzeknes doma ir parakstījusi kopš 2009. gada, kad Bartaševičs kļuva par mēru, ar Sijā Latgāliju un Latgales būve. Skolas, bērndārzi, ielas, slimnīca, baseins. Tā teikt, lai nauda paliek ģimenē. Kas ir slikts, ja domas priekšsēdētāja savu piemēru velk cilvēkus uz labiem darbiem un uz labu un skaistu nākotni? Izskatās, ka Bartaševicam izdevās piepildīt cienīgas pasakas scenāriju, iegūt pusi karaļvalsts un pašam kļūt par ķēniņu. Tiesgan Rēzeknē viņu biežāk dēvē par caru. Un patiesi, skaisti dzīvot neaizliegsi. Piemēram, te Bartaševičs ir redzams Hermē iešļūcenēs. Tiesgan tāds sīkums, ka tās maksā aptuveni trešdaļu no viņa tā brīža algas.
Bet ķēniņa valsts īpašumu neaprobežojas ar Rēzekni vien. Piemēram, Rīgā pāris gadu laikā Bartaševiču ģimene ir iegādājusies īpašumus aptuveni 1 000 000 eiro vērtībā. Bet aiz Treidiņām jūrām Bulgārijā īpašumi par 270 000. Tiesa tos aizmirsās norādīt deklarācijā. Un karaliskai ģimenei nepieciešama karaliska kariete. Tiesa gan, Bartaševičs vienmēr skaidrojas un taisnojas, ka viņam ar to nav nekāda sakara. Tas viss pieder viņa sievai. Un kā gan, lai viņam netic? Labdien, Bartaševičs kungs! Tas jūsu Mercedes? Varat apliecināt? Kāda sievas? Starp citu, daļa rēzekniešu trauksmi par to, ka tēvadēls ir nogājis no ceļa, cēla jau agrāk. Tikai viņi netika sadzirdēti. Visticamāk, viņi izvēlējās aizliegtu paņēmienu. Priekšvēlēšana gaisotnē Rezeknē kāds pagaidām nenoskaidrots ražotājs it kā sācis ražot jaunu konservu Bartašonka. Sastāvu ražotājs nenorāda, vien uzsver, ka tie ražoti pēc Bartaševiča receptes un sola, ka to sastāvā patiešām ir gaļa. Tomēr punčā iekšā ir tikai ūdens. Pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā Bartaševičs parādīja savu īsto seju. Pirms partijas saskaņa kongresa viņš uzstājās ar prezentāciju, kur, teiksim tā, bija atmiņā paliekoša. Šajā prezentācijā viņš stāstīja, ka Krievijas noziedzīgais karš pret Ukrainu jādēvē par konfliktu, ka jāgatavojas Krievijas uzvarai šajā karā un ka Latvijai jābūt neitrālai valstī. Pēc šī pat partijas saskaņa pateica nope, šitas ir par traku un viņu izlidināja laukā. Bet tas nebija vienīgais tēva-dēla pārbaudījums. 23. gada otrajā pusē atklājās, ka Rēzekne principā ir bankrota priekšā, jo Bartaševičs bija īstenojis projektus, kuri nav paceļami un dāļājas labumus, kurus nevar atļauties. Tas viņam maksāja amatu. Aiz sevis Aleksandrs atstāja miljonu parādus, tukšu spā un neziņu, kā pilsētai izķeproties. Šobrīd ar parādiem cenšas galā tikt citi. Starp citu, 2016. gadā pareizticīgā baznīca Bartaševičam piešķīra svētā svētmocekļa Rīgas arhibīskapa Jāņa ordeni. Iespējams tāpēc Bartaševičs sēž TikTokā un stāsta, cik ļoti ļaunā valdība viņam nodarījusi pāri un kā Rēzeknē viss tiek darīts nepareizi. Bet Aleksandrs plinti krūmos nemetam. Viņš kā fēniks cēlās no taukiem un dibināja jaunu partiju Kopā Latvijai. Latgaliešu valodas zinātājiem šis nosaukums šķiet īpaši uzjautrinošs. Karalisko partijas dibināšanu mēs parastie ļautiņi nevarējām redzēt, jo žurnālistus neielaida. Причина почему? Tātad tas nedrīkst, kā mūsu medijas iet šajā Iegūjusim nesen paisāt. Un kolēģus no Latvijas televīzijas panorāmas jūs arī nolaižat? Nu, esam paisiet nolaiž, все. Bartaševičs toreiz teica, ka partija būšot citādāka nekā citas partijas, un ka viņam esot sava recepte, kā ārstēt Latvijas ekonomiku un konsolidēt Latvijas sabiedrību. Kāda ir šī recepte, joprojām nav zināms. Varbūt šī. Notiek pikets, kuru mērķis ir palīdzēt ar kabačiem, ar dārziņiem atrisināt situāciju Rezeknes pilsētā. Tagad uz vēlēšanām tēvadēls Aleksandrs ir apvienojies ar vēl vienu pasaku tēlu – Aināru Šleseru. Kā izdotajā partijas programmā viss pa vecam. Celsim, dosim atlaides, ieliesim spā baseinos ūdeni, kur ņems zelta podu, lai to īstenotu, gan tur noslēpumā. Kā Bartaševičam veiksies vēlēšanās, to mēs redzēsim 7. jūnijā. Izskan pasaka par krietno Aleksandru. Ar labu nakti, manu mazo draudziņu. Lūdzu, dalieties ar šo video, lai neuzkriptos uz krāpniekiem.